Svētdien es ar kādiem no draudzes vīriem biju izgājis Rīgas centrā, lai pasludinātu evaņģēliju tiem cilvēkiem, kuriem jāmanto pestīšana. Un īsi pēc tam, kad es biju publicējis kādu attēlu no šī mūsu kalpošanas darba Rīgas centrā, Instagramā es saņēmu personīgu ziņu, kurā tiku norāds par to, ka manis lietotājs teksts vai raksturvieta aprakstā nesakrīt ar to plakātu, ar kuru mēs staigājām apkārt, un ar to vēstu, kur sludinājām, lai cilvēki atgriežas no grēkiem un glābjas no šī gaidāmā soda un šīs tiesas, kurā piemeklēs visus cilvēkus. Jo Bībelē rakstīts, ka cilvēkiem lemts vienreiz mirt, un tad būs tiesa. Un grēka alga ir nāve, bet Dieva balva vai dāvana ir mūžīga dzīvība Kristu Jēzu mūsu kungā. Un lūk, tas, kas man tika pārmests, bija, ka šajā tekstā no Romiešiem 10. nodaļas bija rakstīts, cik tīkams ir to kājas, kas pauž šo iepriecinošo vēsti, bet uz plakāta bija rakstīts, ka Jēzus glāb no elles, un šī vēsts nesot iepriecinoša, jo iepriecinoša esot tā, ka Jēzus ved uz debesīm. Un man tas likās ļoti interesants pieejams, jo Jēzus teica, nepriecājieties par to, ka jums ļaunie gari paklaus, bet priecājieties, ka jūsu vārdi ir ierakstīti dzīvības grāmatā. Un arī Jāņa 3. nodaļā, 16. pantā, 36. pantā mēs redzam, ka šī dusmība, šis sods nepārtraukti pastāv līdzās tad, kad tiek sludināts evaņģēlijs un kad tiek runāts par to, ko Kristus paveicis priekš mums, jo viņš mūs ir paglābis no šī soda. Un ja kāds netic, tad Dieva dusmība un šis sods paliek pār cilvēkiem, un viņi to piedzīvos pilnā mērā. Un es gribētu arī, lai jūs padomājat par šo jautājumu, jo abas tās ir iepriecinošas ziņas un tās attiecās uz vieniem tie pašiem cilvēkiem, kur ir atzinuši savu slimību, savu netaisnību, savu garīgo nabadzību, un Kristu Jēzu ir taisnot un ir ietērpti viņa taisnībā un ticībā ir glābti. Un šiem pašiem gan viens, gan otrs attiecās uz vieniem cilvēkiem, tā kā iepriecinājums ir dubults. Bet vai ziņa par to, ka Jēzus glāb no elles, nav iepriecinoša? Jā, tā nav iepriecinoša tiem, kuri ir paštaisni, vai tie, kuri nedomā, ka viņi ir pelnījuši šo, kuri domā, ka viņi ir veseli, ka viņiem ārsts nav vajadzīgs, bet tie, kuri apzinās savu grēku un Svētais Gars tos pārliecina par grēku, taisnību un tiesu, tos taču šī ziņa iepriecina, un tiem šis evaņģēlijs atskan kā prieka vēsts. Un iedomājieties par vienu cilvēku, kurš ir dzīvojis ilgstoši dzīvoklī, un viņš uzzina, ka tagad viņš varēs pārvākties uz 100 miljoniem eiro vērtu muižu, kur būs baseini, ēdiens pārpilnībā un tam līdzīgi. Protams, ka tāds cilvēks būtu iepriecināts, lai gan tas viņu droši vien novest pie grēka, piemēram, pārēšanās un tam līdzīgi un slinkuma. Bet kā būt ar cilvēku, kurš viņa vainas dēļ ir nonācis tiesas priekšā, jo viņš ir pastrādājis liels noziegums, viņš apzinās savu vainu un viņu grasās nosūtīt uz sodu izciešanas vietu, kas nav tikai nāvesods, bet mūžīga sodība, mocības un ciešanas. Un pirms tieši tas notiek, viņš uzzina, ka kāds šo maksu ir samaksājis viņa vietā, ka kāds ir izcietis šo sodu viņa vietā un viņš var tikt atbrīvots no šī soda. Vai tāds cilvēks nebūtu iepriecinošs, vai tā nebūtu iepriecinoša ziņa? Ko jūs par to domājat?